cienījamie aizkrauklieši, jūs bieži esat izteikuši vēlēšanos dzirdēt un aprunāties ar novadu domas priekšsēdētāju. To jūs varat darīt pieņemšanās, kad jūs nākat, bet tagad mēs lūdzām Leonu kungu atrast laiku, lai varētu pastāstīt par lietām, kas ir šobrīd mums ļoti aktuālas. Un viena no tādām lietām, kas saistie visu uzmanību, ir notikumi ar Laumu A. Varbūt jūs pāris vārdos varat izstāstīt to situāciju, kā viņi izveidojās un kas tur gala rezultātā notika. Jā, labvakar visiem. Jā, patiesi, šo vasaru gaisu mūsu novadā vairāk vai mazāk tricināja šis nama apsaimniekošanas uzņēmuma jautājums. Pagājušo nedēļu mēs esam deputātu domas sēdē izskatījuši šo jautājumu, tā kopsumā pa padarīto darbu, bet iesākums jau bija varbūt vasaras sākumā, kad iedzīvotāji galvenokārt no Spīdolas ielas 22, jaunā apsaimniekošanas biedrība, sāka atdalīties no mūsu nama apsaimniekotāja Lauma A, un viņiem radās domstarpības par to naudas summu, kas viņiem ir pārpalikumos uz mājas iedzīvotājiem, un par tām summām nebija vienprātības. Viena puse otru nespēja pārliecināt, tāpēc viņi arī vērsās ar iesniegumu novadu domai, lai varētu rast tādu objektīvu, neitrālu skaidrību. Mēs atsaucāmies šim lūgumam, pieņēmām tādu lēmumu, kad ir jāveic tāds konkrēts audits šajā uzņēmumā, lai rastu šo skaidrojumu, lai pirmkārt dotu atbildes uz šīs mājas iedzīvotāju jautājumiem, kā arī lai saprastu par to, vai viss tā metodika, kā notiek šī līdzekļu uzskaita pa mājām šobrīd, vai tā ir pareiza pēc patreizējās likumdošanas normatīvajām prasībām, vai tā ir ticama. Ja? Tādēļ arī auditoru firma veic veselu mēnesi izpēt par grāmatvedības datiem, kas sniedzās kaut kur pat pēdējā 10 gadē. Saņēmām šo zvērinātā revidenta atzinumu, ja, kurš tīri no grāmatvedības viedokļa saskatīja trūkumus, šajā uzskaitē, bet to visu mums vajadzēja šai domai izprast, izanalizēt un saprast, kā tad rīkoties turpmāk mēs gribētu likt šim mūsu uzņēmumam. Pietiekam liels darbs šovasar un arī rudens sākotnēji tika tam veltīts, jo galvenais mērķis jau tam visam bija rast objektīvu skaidrību un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami mūsu uzņēmumu, lai pat tiešām atjaunotu to uzticamību, lai viss būtu caurskatāms un pārskatāms. Tātad parādījās šis jaunais jēdziens zembilances uzskaitījumi, ja, grāmatvedībā viņiem, kas līdz šim vienmēr visu šos garos gadus, 10-15 gadu garumā, vienmēr nekad neuzpeldēja, jo tā tika uzskatīta par tādu kā iekšējo līdzekļu sadalīšanas sistēmu, jo kopumā uzņēmuma rādītāji bija stabili. Visus šos gadus to apliecināja arī viņu zvērinātā revidenta ziņojumi un arī gada pārskata ziņojumi, uz kuriem nāca uzņēmuma vadība, deputātu klātbūtnē un pārliecināja mūs. Jāteic jau, ka Lauma jau arī strādāja diezgan godprātīgi. Jāsaka, pilsēta ir sakopta, izskatās ļoti normāli. Vienīgi jau cilvēkiem bija problēmas ar tiem maksājumiem par pakalpojumiem, jo ar mazu dzīvokļa kvadratūru bija dažiem pat par 40 lati mēnesi uzrēķināts. Jā, es vēl gribētu varbūt nedaudz papildināt to skaidrojumu, ka, diemžēl, šajos māju līdzekļu uzkrājumos mainījās likumdošana, mainījās arī prasības pret uzņēmumu šo pēdējo 10-15 gadu laikā. Bet varbūt uzņēmums tā pēc inerces vēl darbojās ar vecajām iepriekšējām metodēm, pieejām, kuras vajadzēja tomēr vairāk un ātrāk pagriezt pret katru māju
individuāli, bet var jau saprast arī uzņēmumu, lai šos te darbus veiktu, viņiem šie līdzekļi ir jāuzkrāj un jādara plānveidīgi darbi vienā mājā, otrā mājā, trešajā mājā. Un, protams, no kopējiem līdzekļiem tas arī tika veikts. Bet es domāju, turpmāk, kā mēs esam devuši uzdevumu jaunajai vadībai, tomēr rast tādu caurskatāmu, iedzīvotājiem saprotamu finanšu plūsmu no mājas uz māju, kas kurā mājā tiks veikts, un lai būtu komunikācija, saziņa, sarunas ar iedzīvotājiem, tādas atklātas. Te man jālūdz arī varbūt iedzīvotāji aktīvāk piedalīties šajās sapulcēs, ierasties uz tām, rast iespēju šīm sanāksmēm ierasties, lai varētu kopīgi lemt un lai arī visi zinātu un lai varētu arī prasīt no uzņēmuma. Savukārt uzņēmumam ir nepieciešams šī mājas iedzīvotāja piekrišana. Ja nav šīs piekrišanas, tad darbi kavējās. Varbūt uzņēmums iepriekšējā periodā vairāk centās darīt darbus, mazāk pievērs uzmanību visām šīm te juridiskajām niansēm, kas jānokārto ar māju īpašniekiem. Tas ir ar iedzīvotājiem, jā, tas ir bremzējoši. Un arī apgrūtinoši, ja viņi tā neierodas, tas viss ir bremzējoši, jā. Bet, diemžēl, prasības tādas ir. Un ko es vēl gribēju teikt, kad kaut vai, piemēram, tas, kad ap 2000. gadu, 2002. gadu un arī pirms tam mājās tika no dažādiem finansējuma avotiem uzstādīts siltuma mezgli. Un siltuma mezgliem bija arī nolietojums pa gadiem. Diemžēl tas viss tika iegrāmatots arī uz mājām, uz māju atlikumiem, un tas veidoja šo te mīnus uzkrājumu, tā kā iztrūkumu mājām. Tāpat arī, kā jau jūs teicāt, kad mājas tomēr tika vairāk vai mazāk siltinātas, mājām tika laboti jumti, balkoni, stāvvadi un tā tālāk. Sākotnēji, kad Laumas uzņēmumam bija cits status, tur vēl varēja piedalīties arī pašvaldība tādā vai citādā veidā. Lūk, arī šie te finansiālie ieguldījumi, viņi tomēr ir jāatdala un jāsaprot, kas ir nācis no iedzīvotājiem naudām, kas ir nācis no dažādiem citiem finansējuma avotiem. Un mēs veicām šo melno darbu domē, kad mēs katrai mājai būtībā, šo daudzo gadu garumā mēģinājām, protams, ar Laumas palīdzību un informāciju saprast, cik kurā mājā ir ieguldīts, lai iedzīvotājiem tagad laikā līdz pa novembra mēnesi kopsapulcēs jaunā vadība varētu vienoties ar iedzīvotājiem par to skaitli, kāds tad tagad būs arī pēc šīs te auditēšanas, jo iepriekšējie skaitļi, kas viņiem gada sākumā saņemti, viņi tagad varētu atšķirties, ja? Bet mēs tā skatījāmies, ka tādu lielu radikālu pārpalikumu vai lielu radikālu uzkrājumu nav, ja tā objektīvi izvērtē ieguldījums mājā. Tā kā mēs ceram, ka jaunā vadība ar jaunu iecelto vadītāju Modri Biti tiks ar šo te darbu galā, jo mēs arī prasām vairāk skaidrot, vairāk runāt, un arī tajos brīžos, kad māju vecākie paraksta dokumentus par veiktajiem darbiem, lai viņi paraksta ne tikai par darbu kvalitāti dokumentus, bet arī, lai redz ieguldītos skaitļus, lai viņi pārliecinātu par to, ka tas viss tā ir. Bet es domāju, ka no abām pusēm sadarbojoties, labu gribot, veiksies turpmāk. Kā jūs atradāt jauno vadītāju? Protams, ka te varējām mēs sludināt arī, kā daļa iedzīvotāji saka, varbūt arī tādu konkursu, bet tas arī nedod garantijas tādas par uzņēmumu turpmāko darbību. Tāpēc tika pieņemts lēmums sākotnēji meklēt no patreizējiem darbiniekiem varbūt vispiemērotākos kandidātus, jo tādas tiesības ir. Un ja mēs neatrastu šādu cilvēku, uz kuru mēs gribētu likt cerības un varētu likt cerības, tad droši vien mēs rīkotu konkursu, meklētu vadītāju no malas, no ārpuses. Mēs veicām sarunas, mēs jautājām par lietu izpratni, kā skaidroja un kā saskatīja turpmāko darbību. Modris Bite gan pēc savas
diezgan nelielās pieredzes, tikai gandrīz 3 gadi šajā uzņēmumā, bet tomēr viņš ir lietas kursā par tehniskajām lietām un tehniskajiem darbiem pie visām mājām. Viņam ir atbilstoša patreizējā izglītība, un viņam ir tāds skatījums. Un viņš redz, šķiet, kā tās lietas būtu jākārto. Bet, protams, diezgan ciešā sadarbībā arī ar novada domi. Ja gadījumā viņam neveiktos, tad mēs varbūt meklētu citu vadītāju, bet šobrīd mēs liekam ļoti lielas cerības, ka viņam veiksies, un ka viņam būs kolektīva atbalsts, un ka arī iedzīvotāji nāks ar sapratni uz sadarbību. Bet darbs nebūs viegls, jo būs daudz jāpārliecina. Bet, lai pārliecinātu cits, tad pašiem ir jābūt skaidrībā par visas tās uzskaitas objektīvu pareizumu. Vai šis notikums ar laumu nerosina jums domāt arī varbūt rūpīgākai kaut kādai kontrolē pakļaut siltumtīklus un ūdens saimniecību? Īsnībā jau domi un tās pāraudzītājs, domas priekšsēdētājs, viņš nedrīkst jaukties šo uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, bet, protams, ja tur notiek kaut kādas neskaidrības un ja zūd uzticamība, tad, protams, mums ir jāiejaucās iekšā. Attiecībā par siltumtīkliem, protams, mums visiem ir sāpīgi tas, ka mainoties šobrīd gāzes izcenojumiem, šie te rēķini ir pietiekami lieli, un līdz ar to mums rodas tāda arī varbūt neusticība par to, vai tur viss ir likumīgi. Tādēļ mēs esam nākošajā domas sēdē nolēmuši aicināt siltumtīklu uzņēmumu vadītāju Aldermaņu kungu, lai viņš sagatavo informāciju no savas puses pietiekami tādā skaidrā valodā par to, kā tas ir ar cirkulācijas maksājumiem, par kuriem mums joprojām ir liela neskaidrība gadu griezumā, kā tas korelē, kā tas ir saistīts ar dabas gāzes cenas pieaugumiem, šie te maksājumi, visas tās metodikas. Deputāti šobrīd pēc šī gadījuma, protams, ir vairāk vai mazāk satraukti, un mēs arī uzņēmumu vadītājiem to esam teikuši, kad mēs viņus aicināsim biežāk uz sarunām ar mums, un ja vajadzēs, tad mēs skaidrosim jautājumus arī dziļāk. Bet attiecībā uz siltumtīklu uzņēmumu jāsaka, ka tur revidenti ir tā pati revidente, kuru mēs aicinājām attiecībā uz Laumas A gadījumu. Tā ir mūsu pašvaldības revidente, ļoti principiāli, ļoti stingra gadu gaitā, un tādēļ, kā saka, uz šīs revidentes slēdzieniem, es vēl vakara viņu runāju, paļauties mēs tā kā varam. Jo šeit ir mazliet cita situācija. Saimniekošanas šajā sistēmā. Te ir skaitītāji, kuri objektīvi uzskaita saražoto un pieaudīto siltumu daudzumu. Šeit ir regulātori pieņemta, izcenojuma kārtība. Te ir mazliet cits. Bet jārunā par to ir. Skaidrs. Tagad vēl viens sāpīgs jautājums, kas skar galvenokārt Purciem iedzīvotājus. Viens vīrs man pienāca klāt un teica, tā izārdīt pilsētu ir speciāli jāprot. Un vienas puses liekas, ka viņiem ir taisnība, jo, ja taisa, stāvlaukumu, izrod zemi, aizved viņu, atved citu, ja vajag, nomaini kādu komunikāciju, uzliec asfaltu un ķeries pie nākošā laukuma. Bet tagad visa pilsētas ziemeļu daļa ir izārdīta, pie mājām piebraukt nevar. Stāvlaukumi tie, kas tagad ir nosvaltēti, arī ir tādi, kādi ir. Ko jūs par šo lietu varat teikt? Jā, protams, iedzīvotāji un galvenokārt mūsu tā saucamā Purciem iedzīvotāji šovasar šoruden ļoti sāpīgi izjūtās šo pārvērtību radītās neērtības un protams, dažkārt varbūt trūkst arī šīs informācijas kā parasti. Es no savas puses varu teikt to, ka darbi notiek, kopumā darbi notiek pēc plāna, pat atsevišķās vietās tā apsteidzoši, bet kāpēc nevar varbūt sakārtot vienu vietu, otru vietu un trešo vietu? Lieta tāda, kad tiek pārkārtotas arī apakšzemes komunikācijas, gan elektropievadi, gan galvenokārt lietas kanalizācijas sistēma, kas prasa, ko nevar, vienā vietā sakārtot, aizrakt un tad ķerties pie nākošā posma. Tas viss prasa papildus 2-3 nedēļas.
Tas ir viens iemesls, ja, kurš tā kavē un neļauj varbūt šo tādu segmentāru pieeju. Nākošais ir, kad arī bieži vien parādās kaut kādas nestandarta situācijas, jo ir brīnums, kā vispār tajos gados, kad purciems tika būvēts, ja, parādās kaut kādas negaidītas situācijas pazemē, ja, kuras nav nevienā schēmā, nevienā kartē, un arī mūsu uzņēmumi vispār bieži vien brīnās par to, kas tur rodās, un tāpēc ir jādomā, kā šo negaidīto situāciju risināt. Bet mēs pašvaldība kā parasti turam roku uz pulsa, jā, mēs regulāri tiekamies ar šiem būvniekiem, ar visiem pārējiem speciālistiem, kas ar to saistīti, ir iknedēļas visu pārunājumu, un vienmēr paturam prātā to, ka ir jāstrādā tā, lai iedzīvotājiem būtu minimālas neērtības. Jāsaka, ka arī tagad, kaut mazliet viņi traucēja to, protams, ātrie mīnusi, temperatūra, kas ir ārā, bet tik un tā tagad tiek darīti tie darbi, kas ir darāmi, ar vienu domu, kad līdz ziemai ir jāsakārto tā vide tāda, lai būtu caurbraucama, lai būtu novietojami automobīļi un lai tā būtu izējama šī teritorija. Tas nekas, ka tagad būs varbūt tādi mīnusi, vēl tuvākais laiks ir piemērots daudz darbu veikšanai pat vēl labāk šādā laika situācijā. Protams, ja nekrīt nokrišņi, veikt atsevišķas darbu veidus, un to viņi arī plāno darīt līdz pat kārtīgas ziemas sākumam. Un vēl ir tāda iecere, kad apakš uzņēmēji tie, kuri nodarbojās ar lietas kanalizācijas sistēmām, ka viņi pat ziemas periodā varētu etapu pēc etapa veikt šos te darbus, lai nākošā pavasara un vasaras laikā ar šiem darbiem mazāk kavētu, mazāk raktu, mazāk kaitinātu varbūt mūs. Ja? Tiek domāts, protams, ka vienlaicīgi iekšpagalmas un vispārējo pietiekami lielā, tādā apdzīvotā teritorijā, grūti bez neērtībām panākt. Tagad ir panākts, paldies Dievam, jaunais apgaismojums, kurš, es saprotu, arī daudz skaitina ar to, ka tas ir stipri gaišs un naktī traucē gulēt. Jā, varbūt, ka mēs varam vienā otrā vietā samazināt šo apgaismojumu tādējādi, ka vienkārši to atvienot, jā, bet šīs jaunās paaudzes apgaismas ierīces, tās ir stipri ekonomiskākas par iepriekšējām. Un es domāju, varbūt, ka šajā tumšajā periodā nevajadzētu baidīties no gaismas, jo tā ir labāka drošība pašiem iedzīvotājiem. Jā. Mēs esam drošāki pret dažādiem zagļiem, dažādiem kaitniekiem un sliktiem ļaudīm. Jāatcerās ir to, ka darbi kopumā tiks paveikti tikai nākošā gada augusta pusē, kaut kur tur tā formāli laikam uz 20. augusta. Un nākošais gadu jau būs varbūt lielākā darba daļa tāda, kas vairāk priecējas acis. Ja? Bērnu rotaļu laukumi, apzaļumošanas, labiekārtošanas darbi, tādi dažādi sīkrūmi, stādīšanas un arī auto stāvvietas, protams, arī tiks jau apzaļumotas tās saliņas un tā tālāk. Jāatvainojas iedzīvotājiem, protams, par šīm neērtībām, bet sirdī tomēr ir tāds prieks, ka notiek šīs te pārvērtības, jā, jo darbi tiks izdarīti fundamentāli un nākošajās 10 gadēs tad tas būs tomēr gandarījuma sajūta par padarīto darbu. Jā. Ko jūs dariet svētdienas vakaros 9:00 vakarā? Pēdējā laikā viennozīmīgi tā ir fanošana, līdzjūšana mūsu dziedošo ģimeņu pārstāvjiem Baumaņu ģimenei. Tas ir tāda lepnības sajūta, kā aizkrauklieši dzied, vai ne? Neapšaubāmi, jā, jo arī tā ir tāda patriotisma sastāvdaļa. Es domāju, ka lielākai daļai skatītāji, ja, kuriem ir iespēja un vēlme skatīties, seko tam visam līdzi jūt un arī balso savās iespēju robežās. Es domāju, ka tas ir ļoti jauki, ka viņi tik profesionāli, tik atbildīgi, un viņiem beidzas joprojām, un cerēsim, ka veiksies līdz galam. Vai jūs arī kaut kādu palīdzīgu roku drusciņu tai ģimenei sniedzat? Es zinu, ka, piemēram, kalupieši tiešraidē teica, ka viņiem doma dodot autobusu, lai varot visi atbalstītāji aizbraukt uz Rīgu. Ko mūsu doma šajā jautājumā dara? Jā, mums tieši šorīt bija tikšanās ar
teiksim, Baumaņa tēvu, ja tā varētu teikt, ja, kur mēs arī panācām tādu vienošanos par iespējamu tādu zināmu finansiālu atbalstu, ja, lai tur varētu gan degvielu, jā, gan tur dažādi konsultanti, gan tērpi, gan tā tālāk ir, jā, kaut kādās tādās, varbūt netik lielās izpausmēs kā Latgales pusē, jā, bet mēs runājām arī par to, ka savstarpēji saskaņojot un laicīgi ieplānojot, mēs arī ar transportu kā tādu varētu palīdzēt aizvest kaut kādas lielgabarītas vai kādas citas lietas. Protams, mēs to darīsim. Tu esi mīšs par Baumaņiem. Noteikti. Paldies, ka jūs atradāt laiku aprunāties. Mums, laikam, jātiekās ir biežāk, jo tas ir ļoti svētīgi, ja tieši no, kā saka, pirmajām rokām cilvēks dabūna informāciju par visu to, kas viņiem ir aktuāls šajā brīdī, šajā laikā. Paldies un uz redzēšanos. Protams, uz redzēšanos. Atļaujot jūs apsveikt ar iecelšanu jaunajā amatā, ir uztraukums? Protams, varbūt intervijas laikā lielāks nekā reāli darbojoties. Jūs nākat no Laumas darbinieku vides, vai jums tagad ir, kā lai saka, viegli priekšniekot, jūsu kolēģi bijušie neuztver jūs kaut kā savādāk? Protams, tā saskarsmē varbūt tas status man ir mainījies. Tās attiecības, kas ir bijušas arī iepriekš, tās tīri tādas draudzīgās, tās arī saglabājās. Varbūt tā mazliet neierasti ir tas, kad mani uztver kā arī šo te vadītāju, tad tā attieksme nedaudz pamainīsies. Varbūt tīri personīgi man savādāk tas ir, tā neierastāk. Kad jūs piekritāt sākt strādāt šo darbu, jums noteikti ir kaut kāds savs redzējums, kas būs pirmais tas, ko jūs īstenosiet šī amatā esot? Tā viennozīmīgi noteikti kaut kādu pasākumu, kas būtu kā primārais, tā, nevarētu izcelt, bet faktiski, tas darbs kopumā, tātad arī pēc šiem audita rezultātiem ir doti tādi uzdevumi, tātad vērsīsim uzmanību šiem uzdevumiem, un, ja tā plašāk skatāmies, tad varbūt es arī akcentēšu šo runāju par dzīvo māju apsaimniekošanu, šos dzīvomā māju īpašnieku, tātad šo lēmumu pieņemšanu par konkrētiem darbiem. Tātad uzsvars būs uz dzīvomā māju īpašniekiem, kad viņiem būs jāpieņem šie lēmumi daudz vairāk, arī šo atbildību tātad uz viņiem. Tātad viņiem būs pašiem vairāk jārunā, jātaisa sapulces un pašiem jāvienojas par to, ko viņi grib redzēt un kādā veidā. Tur jau liels darbs ir māju vecākiem, jo īpašnieki esam mēs visi, taču ar katru atsevišķi jau ir grūti kaut ko runāt. Vai visām mājām ir māju vecāki? Visām mājām māju vecākie nav, bet ir lielākai daļai, tā kā darbs jau ir ieguldīts arī iepriekš šajā lielākā problēma šajā visā, kad šie dzīvokļu īpašnieki, viņi neapzinās, ka tiešām viņiem tas ir viņu īpašums. Un viņiem ir jādomā, kā darīt un cik daudz viņi to var atļauties darīt. Faktiski viņiem tas lēmums viņiem jāpieņem. Nevis Laumai, mēs vienkārši koordinējam, darbojamies ar viņiem, bet lēmēji tā tad ir šie dzīvokļu īpašnieki. Un varbūt šī lēmuma pieņemšana līdz ar to ir tāda ilgstošs process, kamēr vienojās. Bet, es domāju, kopumā tad mazliet lēnāk tas process notiks, bet kopumā tā tad vairāk būs arī apmierināti dzīvokļu īpašnieki līdz ar to. Cilvēki jau parasti ir neapmierināti pat tad, kad ir jāmaksā kāda nauda, bet saņemot rēķinus no Laumas, es zinu, ka ir atsevišķi dzīvokļi, kuros šie rēķini bija ļoti lieli. Neliels dzīvoklis, 2 istabas un 40 lati apsaimniekošanas nauda. Tas tomēr ir diezgan daudz. Tad tā konkrēts gadījums jūs pieminat, bet apsaimniekošanas maksa, es domāju, ka pilsētā viņa nav tik liela. Jo, faktiski tā apsaimniekošanas maksa ir atkarīga arī no veiktiem darbiem. Varbūt šis gadījums ir par šī māju, kur ir veikta renovācija, tātad ieguldīta liela līdzekļa un saistībā ar kredītu. Jo, šī apsaimniekošanas maksa, viņa nav tik liela, lai varētu veikt kādus lielākus remontu darbus, un es domāju, turpmāk arī būs, ja nepieciešama māja kāda lielāka kapitāla ieguldījumi, vai jālīmē jumts mājai, tātad, vai jāveic šie kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, tas varētu saistīties ar šo apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu. Protams, tas ir neizbēgami, jo konstantu summu mēs noteikti tā nevaram
jo ir darbi, kas jāizdara, un tie prasa papildus ieguldīt tātad šajā mājā. Ļoti izdevīgi ir tad, ja mājas ir nosiltinātas. Jums ir kaut kāds plāns, kā turpināt šo pilsētas māju siltināšanu? Attiecībā tātad par māju siltināšanu, renovāciju, protams, ir tas ļoti pozitīvi, ka māja nosiltina šīs te ārsienas, bet faktiski jau es negribētu akcentēt uz šo te māju siltināšanu. Ja, galu galā tas ir jāņem kredīts ir uz vairākiem gadiem, par 15 gadiem, un tas tomēr zināms risks arī zinot šo te iedzīvotāju maksātspēju. Un šī te siltināšana, noteikti nebūs galvenais akcents. Protams, neiebildīsim to, ja dzīvamā mājas vēlēsies siltināt, nodibinās biedrību un kredītu, tātad uzņemsies kā biedrība. Bet kā apsaimniekotāju uzņēmums mēs domāju, ka turpmāk nebūs akcents uz šo te vispārējo māju renovāciju. Par atsevišķiem darbiem jā, bet šāda te plaša mēroga noteikti nē. Līduma kungs, mēs tagad tikko bijām pie viņa runājām, teica, ka nākošais gads beigsies Purciem šī te labiekārtošana, asfaltētie laukumi un tā tālāk. Tur noteikti Laumai arī būs daudz darba sakārtojot šo teritoriju. Dzīvo mājām pieder tikai neliela daļa pie mājas piegļojošās teritorijas. Laumai tātad attiecībā uz pilsētas teritoriju, es domāju, ka tas neietekmēs neko daudz. Protams, ir šī te vide, bet māja parasti šīs te zemes gabals ap māju nav viņš tik liels. Protams, cits jautājums, ja māja vēlēsies arī redzot, kad ir apkārtējā pieguļošā teritorija ir ļoti labi sakopta, varbūt vēlēsies kādus košumkrūmus, labāku šo te zālāju kvalitāti, tad tas attieksies mums, bet arī iedzīvotāji par to, protams, lems. Un viņi arī tātad varēs noteikt, kas un kā, un arī attiecīgi, ja būs nepieciešams, būs tad papildus līdzekļi jāiegulda. Sakiet, kas tagad jums ir tas vissmagākais, kas ir jāizdara? Smagākais, kas jāizdara, tas ir, varētu teikt, ka šajā brīdī, kad esmu stājies šajā amatā, nav izdevīgākais laiks no vienas puses, jo tomēr ir jāapgūst arī šis te jaunā amata, šīs te pienākumi, kas un kā, nedaudz arī jānostabilizējas šeit, plus vēl nāk tas šie te audita rezultāti, arī papildus tā kā uzdevumi, kas iet paralēli, un tad grūtākais tātad varbūt tā nokoncentrēties un diezgan tādā mērķtiecīgi īsā laika posmā diezgan daudz ko paspēt. Tātad faktiski grūtākais tad ir sakoncentrēties un ievērot šos te termiņus, kādi ir noteikti. Lai jums izdodas. Paldies par sarunu un lai jums viss labi veicas. Uz redzēšanos. Paldies. Imant, paldies, ka tu atradi laiku ar mums satikties, jo tu esi tagad tik aizņemts cilvēks, tu dzīvo starp Aizkrauklu un Rīgu savās dziedošajās ģimenēs. Jā, nākas jau, kā saka, bieži pabraukāt uz Rīgu, tur mēģinājumi, arī šodien pat mums jābrauc ir mēģinājums. Paklau, tas ir ļoti svētīgi, mēs jau par to kādreiz domājam, ka jums vajadzētu piedalīties, un jūs tiešām arī piedalāties. Kā izlēmāt, ka vajag startēt tādā pasākumā? Tās domas ģenerators jau bija Iveta, viņi jau aicināja arī pagājušajā gadu, bet pagājušajā gadu tomēr Solvetiņa gaidīja mazo bēbīti, tad domājam, tad šogad mēs pakļāvamies Ivetas iniciatīvai un noriskējam un piekritām. Bet jums tagad laikam ir ļoti grūti, jo jūs jau pašā sākumā to latiņu pacēlāt tik augstu, ja? Ar tik lieliem skaistiem punktiem, jūs jau esat vieni no favorītiem tajā šovā šobrīd. Jā, savā ziņā jau tas uzliek diezgan lielu pienākumu, ja, un gribas jau katrā reizē nostartēt tā, lai no skatītājiem, klausītājiem tas sagādāt, zinām, patiku un baudu. Tā kā, protams, katrs nākošais uznāciens uzliek diezgan lielu tādu atbildības nastu. Tas, laikam, arī ir tas grūtākais, kas ir, vai grūtāk ir izvēlēties repertuāru, ja pie repertuāra jums palīdz izvēlēties šova rīkotāji, kā tur īsti ir atklāja noslēpumu?
Jā, šogad ģimenītēm ir ierobežotas izvēles, jo mums ir tie saucamā autora nedēļas, un mēs varam izvēlēties no autora tikai darbiem. Iedod 3 apmēram dziesmas piedāvājumā, un no šīm 3 dziesmām tev jāizvēlas, kur tu it kā varētu vai spējas nodziedāt. Un, teiksim, viens autors ir vieglāk izpildāms, otrs smagāk. Kas jums nodarbojās ar aranžēšanu? Jums vienmēr ir ļoti interesanta aranžējums, interesanta instrumentācija. Tas mūsu muzikālais darbonis, tā ir Iveta. Viņa ar savām idejām mums, kā saka, ir tās noteicējis, kāds būs nākošā snieguma tonis. Jūs tagad esat tik ļoti atpazīstami, jums droši vien tagad telefons ir karsts starp šoviem, lai uzaicinātu jūs kaut kur uzstāties, piedalīties, kaut kur kuplināt kādus pasākumus. Piedāvājumi tagad ir, bet mēs jau dotajā mirklī arī pēc līguma nevaram pagaidām neko tādu piekrist, jo mēs jau nezinām, cik ilgi mēs šovu programmā darbosimies. Jums nopietni konkurenti ir laikam Rēzeknes meitenes, kuras ir tādas, cik es esmu dzirdējis, visas ar augstākajām muzikālajām izglītībām. Bet es domāju, ka jebkur no šīm ģimenītēm ir spējīgi, aiziet līdz finišam. Tā kā ļoti grūti prognozēt. Protams, Rēzeknes meitenes, viņas viennozīmīgi ir spēcīgas vokālistas, un ar labām izglītībām, kā jūs teicāt. Bet šeit jau ļoti grūti, un šo izvēli jau noteiks galā tikai skatītājs un klausītājs ar savu balsojumu. Tas nozīmē, ka aizkrauklieši turaties, jābalso ar triecienu balsojumiem. Jā, protams. Mēs jau jūtam atbalstu, ja mēs esam jau tik tālu tikuši, tad es domāju, ka aizkrauklieši mūs noteikti kad atbalsta. Vai jūs arī kaut kā novada dome vērtē un atbalsta ne tikai balsot, bet arī varbūt kaut kā savādāk? Jā, novada dome jau sākotnēji, jau domas priekšsēdētājs apsveic ar iekļūšanu fināla taisnē un dotajā mirklī arī izskatīja iespēju mums bišķiņi atbalstīt finansiāli. Tā kā jūtams arī domas atbalsts. Labi, man es tevi nemocīšu, tev tūlīt jāskrien projām, bet ja tas nav noslēpums, ja šova noteikumi to atļauj, tad pasaki, ko jūs dziedāsiet svētdienas vakarā. Jā, es domāju, ka tas nebūs noslēpums. Mēs dziedāsim Raimonda Paula Laimes Vaikulas izdziedāto dziesmu Kapteinis. Kurš kārtas numurs jums ir? Jau izlozēti numuri ir? Nē, numurs mums tikai pasaka svētdien. Skaidrs, paldies, Imants, lai izdodas turaties līdz pēdējiem. Mēs par jums. Liels paldies. Esam Aizkraukles sporta centrā un šodien neierasts pasākums. Neaicinu jūs uz VF izbraukumu spēli kā parasti, bet uz mākslas izstādes atklāšanu. Un tas tiešām ir pārsteidzošs notikums, kas sakrīt šodien ar ļoti pārsteidzošām notikumiem dabā. Un manas saruna biedrenes ir Sanita un Īra, kas ir atvedušas brīnišķīgas gleznas uz Aizkraukles sporta centru. Īra Rozentāle māksliniece, tātad šo te darbu autoru skolotāju, un Sanita tāda kā kuratora šai izstādē, kas atceļojas no Bauskas. Atklāšanas runā teicāt, savā pilsētā atvedusi gleznas. Kas jūs saista ar Aizkraukli? Novada domes hallē ir atkal jauna gleznu ekspozīcija. Tā ir pasaules kultūras šedevru atspoguļojums Aizkraukles mākslas skolas audzēkņu darbos. Darbi ir ļoti dažādi, dažādās tehnikās izpildīti, bet tā ir tāda pasaules kultūras vērtību krātuvīte, kas ir apskatāma šeit nākot uz domes ēku. Ienāciet, ja jums ir laiks, minūtes 10, paskatieties, jo darbi ir ļoti, ļoti interesanti.